Kāds varētu būt pats galvenais un efektīvākais sabiedrības kontroles instruments? Tāds, no kura cilvēks nekādi nevar izvairīties, pat ja pamanās apiet visus viņu digitālos kodus, naudu un pārējo. Protams, tā ir pārtika. Tieši tāpēc globālisti ļoti intensīvi strādā pie tā, lai šo instrumentu apgūtu. Jau esam runājuši par zaļo afēru, lopu izkaušanu, lētās pārtikas atcelšanu, bet tam visam ir arī otra puse. Ja esat ievērojuši, tad mums ierasto pārtiku cenšas aizvietot ar dažādiem surrogātiem, siseņiem, tārpiem un tam līdzīgi. Šai sakarā parādās aizvien vairāk un vairāk tā saucamo motivējošo video un rakstu. Un šeit atkal jāsaprot lielā tendence. Kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc šodien vairāk atkal pievērsīsimies ēdienu tēmai un izpētīsim, kāpēc tā ir tik svarīga. Patreiz notiek centieni ieviest tādu scenāriju, kurā planētas iedzīvotājs sadala divās kastās. Turklāt ne pēc sociālā vai mantiskā statusa, bet tā jau ir antropoloģija. Citiem vārdiem sakot, viena ir kungu kasta, kam pieejams viss dabiskais un labais, bet otri, mēs pārējie, būtu tie, kas tiek izmainīti jau ģenētiski un pieredzināti pie attiecīga dzīvesveida aplokos un tiktu arī baroti ar attiecīgu pārtiku. Paralēles ar feodālismu šeit ir vienkārši satriecošas, un tieši tas ir viņa plāns. Tās faktiski būtu divas cilvēku sugas ar bioloģiskām atšķirībām. Saprotot šo, iepazīsimies ar tādu plānu, kas saucas ēdiens kā medicīna. Tā autori ir mūsu senie paziņas Rockefeller fonds, kura vēl 2010. gadā izdotais lockdown scenārijs ļoti precīzi aprakstīja notikumus 10 gadus vēlāk. Tagad viņiem ir kārtējā iniciatīva, kas uz papīra skan ļoti skaisti, jo ēdiens, saprotams, ir medicīna un ir ļoti svarīgi, ko mēs pārtikā lietojam. Taču, ja pie tā ķeras planētas galvenie vakcinātori un depopulātori, tad mums būtu ļoti jāuzmanās. Tieši Rockefellers bija tas, kas savulaik radīja moderno ķīmisko medicīnu, izskaužot visas zināšanas par dabisko un veselīgo dzīvesveidu un dabas veltēm. Tagad viņi runā par to, ka cilvēkiem vajadzētu nodrošināt sagatavotas porcijas, līdzīgi kā tas ir ar recepšu zālēm. Lai cik skaisti un pareizi tas izklausās, mums jāvaicā par to, kas tieši tajās porcijās būs iekšā. Ja reiz visi šie globālisti vienlaikus veido pilnīgi jaunu ģenētiski modificēto un laboratoriski audzēto dārzeņu un gaļas industriju, aicina mūs lietot insektus, vienlaikus pilnībā iznīcinot mazos un patiešām organiskos audzētājus visā pasaulē. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tas viss ir daļa no PVO lielā projekta ar nosaukumu Viena veselība, kas parādījās jau 2017. gadā. Bet pagājušajā gada oktobrī iznāca ziņojums par nepieciešamiem darbiem, un tas faktiski nozīmē to, ka cilvēku, dzīvnieku un vides veselība tiek integrēta vienā lielā sistēmā, kuras patieso apmēru pat grūti aptvert. Bet turpat ietilpst arī digitālās pases, ēdienas sistēma, tā sauktā transformācija un visa dabiski esošā pārveidošana par kaut ko citu, veidojot tā saukto digitālo ekosistēmu ar 5G, kur viss ir zem viņa pilnīgas kontroles. Tāpēc tiek izstrādātas dažādas ēdiena un it kā veselības programmas, un tas viss tiek darīts aizbildinoties ar vajadzību glābt planētu. Tāpēc aizvien vairāk redzēsim dažādu kontroles mehānismu ieviešanu arī saistībā ar pārtiku un centienus iedabūt cilvēkus viņu digitālajā sistēmā, kur tās būs viņu izstrādātās īpašās porcijas un digitālie žetoni. Lai tādas saņemtu un pie tādas kontrolas nav arī iespējams no tās izvairīties. Jo līdz ar digitālās naudas ieviešanu taču ir iespējams cilvēkiem diktēt to, ko viņi drīkst ar to darīt un ko pirkt. Vienlaikus atteikšanās pakļauties nozīmē izslēgšanu no visas šīs sistēmas. Ja reiz vairs nav skaidras naudas un nav dabiskas pārtikas, ko par to nopirkt, tad cilvēks spēj eksistēt tikai kaut kur mežā no tā, ko atrod tur. Tieši tāpēc viens no svarīgākajiem mūsu uzdevumiem ir saglabāt gan skaidro naudu, gan apzināt savus vietējos mazos ražotājus un sadarboties ar viņiem, nevis globālistu programmām.